Vienkārši jautājums, kā pareizi izvēlēties augļus un dārzeņus šodien un lielveikalā. Arbūzi mums ir bez sēklām, lielāki, mazāki. Nekad nevajag domāt par to, es pirkšu lielu arbūzu vai es pirkšu mazu arbūzu. Arbūzu tu pirksi pēc tā, kurš ir garšīgs arbūzs. Pareizi. Pirmā lieta, skatoties uz arbūziem, pēc nespīdīga arbūza. Otrā lieta, redzat, viņi ir arbūzs aug uz zemes. Ja? Tas tāds vīteņaugs principā. Viņš aug uz zemes un vienā vietā viņš atrodas uz zemes. Redzat, zeltains. Ja viņš ir balts, tas nozīmē, ka viņš ir novākts pirms ražas. Pēc tam tu pasties uz augļu kātiņu. Redzat, šeit ir, viņam ir jābūt principā tādam puspūšam. Viņam nav jābūt šādam. Viņam ir jābūt šādam te. Mazlietiņi tādam puspūšam. Un tad ir jāstās uz to nogulumu, lai viņš galvenais nav balts. Pēc tam ir saucamais skaņas tests. Dzirdat? Jābūt ir tā kā drobenei, tā kā galvenajai bungai. O, šis ir ļoti labs. Tad ir pēdējais tests. Paņem šo arbūzu un paņem tieši tādu pašu izmēru vēl vienu arbūzu. O, šis ir daudzreiz smagāks. Tas nozīmē, ka viņš ir gatavāks. Cukuri ir atdzīvojušies un viņš būs daudzreiz sulīgāks. Tātad es izvēlos šo